Čau! Šodien es tev parādīšu, kā es pildīju un dekorēju šo sarkanā velveta kūku. Šāda veida video es nekad neesmu taisījis, tāpēc ceru, ka tev patiks. Un lūk, soli pa solim, kā es ikdienā pildu kūkas. Uz kūku šķīvi es uzziežu nedaudz krēmu un uzlieku pirmo biskvīta kārtu, kur esmu nogriezusi virskārtu. Katru biskvīta ripu es apslaku ar sīrupu. Tādējādi es varu būt droši, ka arī pēc vairākām dienām kūka saglabās savu mitrumu. Tad ar konditorijas maisiņu palīdzību es uzklāju krēmu. Tad, izmantojot virtuves lāpstiņu, es krēmu izsmērēju vienmērīgā biezumā. Tad es uzlieku otro biskvīta ripu un atkārtoju iepriekšējos soļus. Parasti izmantojot konditorijas maisiņu, es uzspiežu krēma riņķi no viena krēma, bet pildījumā lieku kādu citu krēmu. Šoreiz es gan kūkas pildījumā, gan ārpusē izmantoju maskarpones Filadelfijas krēmu. Tad es uzliku trešo biskvīta ripu un arī to samitrināju ar sīrupu. Kad uzliec pēdējo biskvīta ripu, vienmēr pārliecinies, lai kūka ir vienā līmenī un nav šķība. Ja vajag, papildini kādu sānu ar vēl krēmu. Krēmu, kurš bija spiedies no sāniem, es izlīdzināju. Tad es visu kūku apziedu ar nelielu krēma kārtu, kuru noķert visas biskvīta drupačas. Tādējādi pēc otrās krēma kārtas drupačas nebūtu redzamas. Tad kūku liku leduskapī, lai krēms sastingtu. Pēc aptuveni pusstundas es turpināju kūkas apziešanu ar krēmu. Tā kā es šodien kūkas sāns dekorēju ar interesantu rakstu, man nebija svarīgi sāns uztaisīt perfektus. Es koncentrējos uz kūkas virspus, kurai arī uzziedu biezāku krēma kārtu. Tad es noslaucīju kūku šķīvi maliņas, lai tas neizskatītos netīrs. Tad, izmantojot apaļu konditorijas uzgalu, es uzspiedu dažus punktiņus, šajā gadījumā 3. Izmantojot lāpstiņas galu vai karoti, es punktiņu līdz pusei izlīdzināju. Tā turpinot veidojas ļoti skaists raksts. Nedaudz atgādina zvīņas. Tad ķēros klāt kūkas virspusē. Biskvīta drupačus es uzkaisīju apkārt kūkas malām. Virs drupačām es liku pašas ceptos bizē cepumus. Un lūk arī gatavā kūka. Es ceru, ka tev patīk šis video un savā veidā arī pamācīja un deva jaunas idejas, kā pildīt un dekorēt kūkas. Neaizmirst abonēt manu kanālu un sekot man arī Twitterī un Instagramā. Uz tikšanos nākamajā video!